Ko arotbiedrības ir sasniegušas darbinieku labā? Ļoti daudzas lietas, sākot ar darba laiku, kas tika saīsināts uz pusi, piemēram, 18. gadsimtā darba laiks bija 80 stundas nedēļā, un tas tika uzskatīts par normālu un oficiāli atzītu. Šobrīd tas ir 40 stundas nedēļā, un ir diskusijas par darba laika samazināšanu sakarā ar digitalizāciju un jauno produktīvo tehnoloģiju ieviešanu. Otrkārt, tā noteikti ir darba drošība. Un šodien mēs runājam ne tikai par fizisko drošību, putekļiem, ķīmiskiem elementiem, bet arī par psihoemocionālo vidi un emocionālo labbūtību darba vietā, ko arī pilnveido arotbiedrības sarunās ar darba devējiem un valsti. Treškārt, pilnīgi noteikti ir darba samaksa. Darba samaksa, sākot ar minimālo algu, ir grūtākais arotbiedrību jautājums ikdienā. Tieši algu pārunas ir tās, kur visvairāk tiek šķēpulausts un kur darbinieki uz vienu momentu nonāk tā kā pretējās pusēs ar darba devēju, jo nevienmēr var atbalstīt tās prasības, un tad arotbiedrības uzdevums ir panākt tādu risinājumu un tādu laika rāmi, kas ir pieņemams gan darba devējiem, gan darbiniekiem, un, protams, arī salāgot ar nodokļu politiku. Treškārt, tas viennozīmīgi arī ir prasmu pilnveide, jo mūsdienās pilnveidot prasmes, profesionāli augt, jau ir kļuvis par ikdienas pienākumu. Un arotbiedrības ir uzdevums panākt, lai izdevumi tiktu sektu taisnīgi un ik viens varētu celt savas zināšanas un piedalīties darba tirgū. Abonē mūsu YouTube kanālā un ieskaties www.lsab.lv.